Nu, labrīt! 4. oktobris. Braucam, tāpēc braucais pats. Žigi cīnās ar savu koronavīrusu. Es esmu iespiedis kameras ar kājām un braucu uz Jelgavu, kur šodien norisināsies Latvijas 3. futbola līgas fināla turnīrs. Spēle par trešo vietu starp Unionu un Grobiņu 2, Dienvidkurzemē un par zeltu. Kāpēc es braucu savā brīvdienā uz Jelgavu lurēt 3. līgas futbolu, jo mēs ar FKPPK pagājušā sezonu paši spēlējam 3. līgā. Tas pieņem daudz spēkus, te ir visi džeki, visas komandas, ir sezonu malkuši, močījuši un ir, man liekas, pelnījuši papildus uzmanību. Un no sportiskā ziņas man tiešām interesē, kura komanda, Grobiņa vai Unions, izcīnīs vietu spēlēt ar mums nākamgad Latvijas 2. līgā. Vēl neesmu izkāpis no mašīnas Jelgavā, jau esmu. Un mūsu draugs Mugars Askerovs, kas pagājušajā spēlē par mūsu PPK, spēlē Unionā pamatsastāvā. Ejam lūkoties. Pagaidām pa 0. 8. minūte. Cilvēki diezgan daudz. Ir ēst un dzert. Savu bijušo komandu ieradies atbalstīt arī, jau 2. līgas sudraba medaļnieks Mārtiņa Unions. Pagājušajā spēlēja. Šogad spēlēja, vai ne? Šogad arī. Nu, kā sezona vispār kopsamā? Ļoti patīkam. Unionā bija labs laika posms. Negribēja nemaz baigi iet prom. Bet Ogra uzrunāja. Iepatikās viņa filozofija, ko viņa gribēja no manis, ko komanda grib. Ogra tas skaidrs, tas līmenis augšup. Bet vispār, kāds komandas līderi šo sezonu, kur bija? Unionā? Jā. Sezonas līderi, es teiktu, Viktors Grigorjevs, malējais aizsargs. Tas ir mans arī ilgadējais draugs Kris Trillers, centra pussargs, 55. numurs. Protams, arī centra aizsardzībā Boģa, kā mēs saucam viņu. Un jā, tas arī jā. Un, protams, pats galvenais līderis ir mūsu treneris Paličs. Tas ir mūsu sirds, mūsu dvēsele. Tu esi plakātu sagatavojis, ja? Jā. Bet kautreiz vakt ārā, ja? Jā, nē, es nekautrēs, vienkārši... Nu, puslaikā izvilks, ja? Izvilkšu. Ok. Manuālā tautas skaitīšana. Vismaz tribīņu pusē šobrīd kādi apmēram 70 cilvēki atrodas uz šo spēli. Nu? Grobiņā baigās Milzēns priekšā. Numurs 17, tāds matains un liels. Good. Ok, te ir arī Grobiņu spārni. Ja pirmās spēles 25 minūtes aizgāja Unionu zīmē, tad jau pēdējās 7 minūtes aktivizējies ir Grobiņa. Jo Grobiņas vārds ir Eduards Smiltnieks. Patiesībā kādas 3 jau diezgan labas sēras uztaisījis, un tur Grobiņa spēlē, bet tagad Grobiņa uzspiež. Tā kā pieminēt, ka Grobiņa sāk uzspiest un 1-0 pēc stūra stiena. 33. minūte, Grobiņa vadībā 1-0. Vēl viena nianse Unionā spēlē Niksons. Tie, kas skatījās pagājušajā gadā būs seriālu, Niksons bija tas, kas nācis pārbaud pie mums, un pagājušajā gadā spīdēja RTU sastāvā. Bet viņš ir uz maiņu. Cik, Pogarčik! Čau! Redzēji, Grobiņai ir fanu, viņi ir skaļi! Tā ir Grobiņa, ja? Te ir Unionu fani. Un te ir Mārtiņš vecākās ar savu plakātu. Pats zīmēji? Jā. Naktī? Nē, tikko. Kur krāsu dabūji? Nopirki? 3 eiro. 3 eiro? Wow, pa dārgo. Turās superīgi. Galvenais no sirds. Turēt no sirds. Kris, davai! Jāsis. Davai, cau! Unions spiež. Emocijas sakāpinās, lai jāspēlē vēl pusstundā, bet
Abām komandām šo uzvaru vajag kā ēst. Abas komandas grib spēlēt otrajā līgā. Vēl viens standarts. Ir karsti, bļauji, visi vāļājās pa zemi. Likmi jūtam. Vēl viens stūris stiedz. Spiediens ir lielāks nekā man biksēs no rīta. Jā! Apfīgēts, apfīgēts! Kas šeit notiek? Bulgārs! 84. minūte Unions gūst iznīcinājumu. Ar gaļu iespiež bombu Grobiņas Dienvidkursams vārtos. 1-1. Bija iespēja 89. minūtē Grobiņai Dienvidkursamai izraut. Nekā. Lai gan mēs fotogrāfu kungu mēs stāvam, mēs salstavam, nevaram saprast. It kā jau vienalga, kurš uzvar, bet varētu pamatlaikā, ja, jo tiešām ir diezgan vēsi. Tas ir galvenais, lai pamatlaika. Ok, pamatlaiks noslēdzies. Es iedzert kaut kādu siltu dzērienu. Jo Grobiņas puiši arī grib. Nu, bet runājas, šie saka, nu ko, vajag gribās tikties ar jums nākamgad otrajā līgā. Man arī nebūtu iebildumu, protams, loģistikas ziņā, ja es tā domāju. Es būtu ieinteresēts Unionu uzvarā, jo, nu, braukt uz Pierīgu ir labāk nekā, nu, finansiālā, nekā braukt uz Grobiņu. Bet arī tas būtu forši. Unionu gūst otros vārds, 2-1 Unionu labā, 99. minūte. Principā bīstams standarts. Pēdējā iespēja izraut kaut ko izraut Grobiņai. Un jau vadībā 2-1. 123. minūte ir standarts Grobiņai. Bulgaram un es pauri. Bulgars paliek dusmīgs. Zeltnā kartīte. Sākās Potasovka. Grūstīšanās, aiziet. Ok, aiziet. Actions. UFC. Ai! Viss spēle noslēgusies! Uniona, welcome to otrā līga! Noslēgusies. Tas ir prieks. Dienvidkursamai. Medaļas smukas. Nākamā sezona būs gaida kārtējais duelis. Ņesterēko pret Žigājevu. Nu ko, puikas, welcome otrajā līgā! Jūs reāli viss tā kā bija? Nu, mēs arī, man liekas, ka mēs paņēmu sezonu tieši tāpēc, ka mēs ir kolektīvi. Kas nemanījās būt ne tik labi, kā jaunieši no komandas, bet mums ir kolektīvi. Yes, un nākamā tiekamies, nu? Atkal Ņesters par Žigājevu otrajā līgā. Jā, viss būs kārtībā un būs labas spēles. Jā, paldies! Paldies! Teiks, čau! Pēc spēles vēl, kamēr lādējās kamera, parunāja nedaudz ar Dienvidkursamas treneri Gucu. Viņš teica, ka Jelgava viņam nelaimīgi esot tādā ziņā, ka viņi 2 gadu laikā nesot Jelgavā ne šajā, ne arī Zocā nevienu spēli uzvarējuši. Tā kā jā, arī šoreiz nē. Bet nekas, Žeki jau uzreiz no Grobiņa 2 teica, paga, nu, kad nākamais treniņš, paga. Davai tagad atpūšamies. Būs. Tā kā viņiem arī viss turpinās. Pēc ar spēlēm, ko es daru, kā pārējais satieku čāmu un neēst vienkārši uz kurfi citu uz MCB melno cepurīšu baleriju. Ņām. Nu,
Forši. Būs tikpat interesanti kā iepriekšējā spēle? Nē, būs futbola baudīšana. Sezonas mērķis abām komandām izpildīts. Tagad viņi vienkārši kaifos no futbola spēles. Jo es saprotu, ka arī Supernova bez virslīgas spēlē, tā kā tikai Oļegs. Vai mēs zinām, kas ies uz laukumu, to apspēlēsim? Man galvā intriga tāda, vai jauni džeki, bet viņi varbūt nav tik pieredzējuši, bet trenējās katru dienu. Tikpat kā apspēlēs Štabisā Rauls dzārājs, kuri trenējas mazāk daudz, loģiski viņi gados. Vai pieredze vai jaunība? Kas ir? Tēvi vai dēli? Tas ir šī mūžīgais jautājums. Vai tu spēlēs otrā līgā? Jā, kāpēc lai nespēlē? Tas ir otrās līgas apakša, jau ir tieši tas pats, kas trešās līgas apakša. Beidz, pagājuši bija tā, ka ne visi rāvās tur tā kā uz... Jā, labi ir jau arī Valmiera arī uz virslīgu nerāvās dažu gadus. Tā kā viņiem jau, un arī Tukums vienu gadu nerāvās uz virslīgu. Tavuprāt, kas ir sezonas jūsu MVP spēlētājs? Mums jau viss ir nolēmts, bet mēs 17 paziņosim. Labi, sekojot līdz sociālajos tīklos. Var pasildīties bišķīt, kafejos taisīt, sasildīties, jā. Bet, lūk, šādi izstāsta kausi par otro vietu, par pirmo vietu. Vēl šādi fināls piemiņas tādas veltītas un fināla labākais spēlētājs. Bēl! Starp citu, Supernova 2 komandu trenē Latvijas futbolu, tā slavenā futbola leģenda Dzintars Zirnis. Suprugi sagaidīsim komandās jau ar ovācijām. Principā šo komandu varēja saukt ar devi Supernova, tagad FC Oļegs un dēli. Spēles sākumā kustības ziņā Supernovas jaunieši ir kustīgāki. Pašu vārds tādu. Jā, tiešām bīstam. Pirmais reālais moments un bumba gar pašu stābu. Starp citu, jā, tas ir busiņš, tajā busiņā sēž montāžas režisors. Pagaidām tā ir kā bumbiņa, vairāk ripina Supernova, bet Jelgava atbild arī saviem momentiņiem. Tā kā pagaidām tāds korekts futbols tiešām, jā. Runājot par to, ka no 3. līgā reāli ir bijušas spēles, ka pa labu vārdiem dod kartītes tā kā. Tā, konsekventi. Virslīgā tik daudz nedod kā 3. līgā par lamāšanos. Jā, tā arī ir tāda, tā spēle ir. Sajūta līmenī šī spēle par zelta medaļu ir spēle par kaut kādu godu, nevis dzīvi un nāvi. Tā es vēl definētu, jo it kā viss notiek, bet nav tā nerva nav. Amizantais moments, ka Supernovas vārds Maculēvičs, viņš visu laiku var bumbi spēlē, viņš pēc sevis kaut ko PPP valodā bubina visu laiku kaut ko. Un tad ik laiku ko skaļāk paskatīt arī komandas biedriem, bet pats ar sevi tā kā pīp. Glābiņš! Tas ir kompliments šīm maču tiesnesim. Viņu ļoti labi var dzirdēt no malas. Un viņš skaidri pasaka, ko viņš domā, katrs argumentē katru savu darbību, katru savu rīcību un neļauj sev kāpt uz galvas un savus lēmumus apstrīdēt. Tā, kad iedvež zinām respektu. Būs gols, es ceru, negribās salt, iesēt golu vienkārši. Šīpiem galvā, wow. Tūlīt. Asumi. Tieši. Ok, ar šīpiem galvā, wow, jā, jaudīgi. Tā kā jā, Dagam galva pārsieta. Asaņains, bet viņš ir laukumā. Un bija jau tā pirmā galva ar asiņā. Šītais džeks turēja binti. Ok. Bet tagad spēlē nekas, asiņo galva mauc tālāk. 4 minūtes vēl. 0-0. Preses pārstāja vēlās. Spēles beigas pamatlaikā. Jo, bet rekas, jauns gabals ielicis. Jauns gabals saguma. Tā ko? Vēl viens papildlaiks.
Jā! Mēs esam tik priecīgi. Maksimāli! Vēl pusstunda futbola. Papildu laiks un arī emocijas parādās. Uzreiz abas komandas jau, tomēr, drītīgi gribi tagad jau, beigt to visu. Kamēr es Žigam stāstīju pa telefonu, kā spēle, tikmēr Supernova gūst vārdus. 1-0. Supernovas labā. Jā, šī ir audio ziņa, ko es sūtīju tajā brīdī, kad Supernova gūst vārdus. 0-0, pirmais pagarinājums. Starp citu, Oļegs Lapsāns. Jā, starp citu, ko es nepaveicu domas. Oļegam Laizānam forma atšķirās no pārējiem Supernovas spēlētājiem. Zeltains zils ir, bet cits forma kā rekla modelis. Parādās asumi abu komandu izpildījumā, abi bakstās, abi ņemās. Aiziet gaļa. Apsveic, Jādi, tevi, Vēl jau nav, bet vienalga, tomēr. Jelgava ir iedzinājos un mazākumā. Vēl jāspēlē 10 minūtes. Vai ne? Kāds bļauj? Tiesnesim atpakaļ uz skolu un bērna balss. Vai ne? Spēle principā ir beigusies. Apsveicam Supernovu. Apsveicam, tagad var. Jelgavnieki turpina diskusijas ar tiesnesi. Aizskar tiesnesi fiziski jelgavniekiem aizgāja širmis ciet. Jā, pēc spēles jelgavnieki bruka virsū tiesnesim. Viņš pagrūstīt mēģināja. Bet, cīnījās nesanāca. Supernova čempioni. Kā pat atzina Supernovas treneris. Respekts Jelgavai, tā ir pirmā komanda, kas viņiem neļāva kombinēt. Tas ir dzīve. Kamēr šeit Supernova priecājās par zeltu, tur tieši tāpat iepauzēja Jelgava ar savējiem faniem. Pēdējās minūtēs, kad iesitā, tur visi mums vienkārši grobiņam apnika. Ko tā vārds apnika? Pat vedaļ smuka? Wow! Jā, diezgan izturīgi. Nice! Labāk nekā Rietumlīgā bija godīgi. Rietumlīgā bišķiņ. Labi, foršu nākamo sezonu tiekamies laukumos. Čau! Ar šo arī oficiāli Latvijas 2. līgas sezona ir noslēgusies. Tas ir Ar šo arī oficiāli Latvijas 3. līgas sezona ir noslēgusies. 2. līgā nākamgad tiekamies ar Unionu, Jelgava un Supernovu. Būs forši. Paldies, ka mīli futbolu!